Sveiki, mīļie skatītāji! Jūs esat kanālā Copa ar Markus. Šodien jūs esam atnākuši uz karpu copu. Šeit mums ir viens kāds iemests ir pie krūma. Šeit mums ir viens krāms pie šī krūma. Esam atbraukuši ar Kevinu un Matīs. Gaidīsim rezultātus. Un manam draugam laikam ir pirmā cope. Lukas bieži nostiepās tikko. Un rezultāts nav. Tātad karpa izspļāva. Vai nu arī ņēma Līns, kurš ļoti uzmanīgs ir. Pirmā zivs. Sākam ārā. Mūsu barību laidīsim vaļā. Atnes mums māmiņu, vectētiņu, tēti un opīti. Smuki aizpeldē. Cope notika pie šī krūmiņa. Nākamā pieslēgšanās būs ar nākamo copi. Draugs tikko izvilka karūs pie šī krūma. Kārtējas pāramties. Iebarojam ar kukurūzu konservētu. Karpus. Līdu. Karpus. Viņš tā karpu noķēra. Cope netika nofilmēta, bet parādīšu rezultātu. Ir pagājis laiks, copes ir pieklusušas. Gaidīsim nākamās aktivizāciju. Nākamā ir pagaļ brīdis, un nākamā copī jau lielāka smukāka vaļā. Tāda smukulīte, bet arī maziņa. Palaidām vaļā. Viens baroja tīra kukurūzu, jo šajās dīķos viņas tiek barotas ar graudiem dažādiem. Šoreiz copa notika šeit, pie šī krūma. Redzēja, kā iedeva kātā. Copa bija ļoti smuka. Bet zivtiņa vēl smukāka. Jau pagājušas 30 minūtes, pagaidām atkal copi nav. Bet gaidīsim nākamo. Mums ir pusdienas. Maizīte ar viltoto zaķi, M&M's. Ļoti garšīgi. Paldies šim cilvēkam! Sveiki, draugi! Es jums gribētu pateikt vienu interesantu lietu. Šajā dīķī baro saimnieks ar dažādiem graudiem. Un jūs varat darīt tādu lietu. Reku mums ir baltmaize. Var saslapināt viņu šajā spainītajā dīķa ūdeni un izveidojas tādu mīkliņu. Ņemam baltmaizes daļiņu, mērcam viņu iekšā. Un spiežam viņu šādi, kamēr izveidosies tāda mīksta konsistencija. Mēram šādi. Redzat? Viņš tāds bails boiličs. Tur reku iekšā viņš arī tāds slapšs ir. Pirmkārt viņš grimst uz grunts. Un otrkārt ļoti patīk šādām zivīm, graudu dīķos ēstāt. Es jums parādīšu, kā var uzlikt šādu boilu uz āķa. Rekums tāda boiliņa, tāda mīksta. Mēs viņu savērtu ar tādā bubniņā smukā un liekam uz āķi šādi. Āķi paslēpjam. Un tā uzmanīgi saliekam. Lūk šādi. Un viņa nekrīt nost. Var šo redzēt. pieejami
Respektēt šādu lietu arī nekrītos. Tas ir ļoti labi. Un viss līdz uz grūts. Reik, mēs esam sataisījuši šāds bumbiņas. Šādām bumbiņām var arī piebarot grunti, ja negrib ķert uz augšu. Viņi ļoti smuki noslīkst. Skatieties. Un nav maizītes. Tātad piebarosim vietu. Un šodien mums ir vēl viens zivtiņa. Smuki. Ļoti smuka peld krūmā. Tas ir ļoti slikti. Zivs ir ļoti spēcīga un ļoti smuka. Vienīgais cits jautājums, kā mums viņu paņemt? Būtu trešais draugs, būtu ļoti labi. Šobrīd šī būs laikam man lielākā zivs. Kā lai viņu paņem? Ļoti slikti peld krūmā. Ļoti bieži tā var pātrūkt mānekļi. Tur mani otra makšķerē. Tas ir ļoti slikti. Laikam mums šis zivs būs jānokausē. Laikam šī būs viena no manām lielākajām zivīm. Es tā varētu teikt. Smuka karpa. Paņēmis tīras maizes, kas peldēja pa virsu. Ja mēs ieraudzējām, ka karps uz grunts vairs nevēlas ņemt. Ieciers bija ļoti smuki augšējā lūpiņā. Mums tu neaizies. Mēs ieguvām ļoti smuku karpu mammu. Smuki. Ļoti smuka zivtava. Šodienas lielākā. Un mēs šo smuko karpiņu laidīsim vaļā. Mūsu sauciens ir catch and release. Copējam un laižam vaļā, lai šis prieks pienāk jums. Mums smuki aizpeldē. Mums ir vēl viens smuka maziņa karpiņa, kas visi izbiedēja. Šīs dienas 5. Nu, vēl viena maza karpiņa. Bet šī karpiņa kaut kā savainojusies bija, ar kaut ko sagriezusies. Nu, laidīsim vaļā, gan jau ka izdzīvos. Esam pārgājuši uz citu tehniku. Mums ir vienkārši pliks āķīts un pa virsu peld maize. Uz āķīšu salikt, un viņa peld pa virsu. Karps šajā dīķī ir aktīvs tāda lieta un kustās. Reku tur ēd manu maizes gabaliņu. Gaidīsim copi, bet pagaidām ir šīs maizes, kas ņem tikai karūsas. Ir vēl viens zivs. Ļoti lielā. Big fish. Siļķe. Jā, laiž lejā sīd. Opā. Tāda maziņa karpiņa. Bet pastieties, maziņa karpiņa. Pastieties, kāda maziņa mutīte. Bet pastieties, kāds āķis. Un ņem tā kā traks. Jā, laiž vaļā. Smukiņā izpeldēja. Nu, mēs copu esam beiguši, zivis saķerts, copas apmierināts.